Kā reiz teica dzejnieks Rainers Marija Rilke, mīlestība ir divas vientulības, kuras satiekas, sargā un sveic vienu otru. Kad divi cilvēki satiekas un veras viens otru ar mīlestības pilniem skatieniem, vai ir vajadzīgs kas vairāk? Mīlestībai nav robežu, tā var sniegties un stiepties bezgalīgi. Citējot repu dzirdētāju Edapāru, dzīve ir kā ceļš un nevar nepiekrist. Mīlestība, tāpat kā dzīve, var vest pa visdažādākajiem ceļiem. Var teikt, ka mīlestība ir dzīve. Tā iet gan pa kalniem, gan pa lejām, tādēļ ir svarīgi atrast viduspunktu. Kad divi mīlnieki dodas kopā pavadīt kultūras dzīvi un izprieces, viss apkārtējā pasaule šķietam izzūd. Nav svarīgi, vai tā ir opera, teātris vai parasta kafejnīca. Būtiski ir būt kopā ar cilvēku, kur mīl. Nevienmēr, protams, viss notiek tā kā plānots. Garajā kopdzīves ceļā var rasties dažādi šķēršļi, grūtības un nesaskaņas. Drīz jau riņķī būs gads, kopš ar Normundu kopā esmu ikdienā. Un, ko lai saka, gājis ir dažādi. Principā es pēc dabas kā mierīgs cilvēks vēl līdz šim nebija saticis cilvēku, kas man spētu nokārtināt tik ļoti, kā to spēja izdarīt Normunds. Sliktākais ir tas, ka Normunds šo talantu principā visbiežāk pielieto no paša rīta. Arī Normunds ir diezgan nopietni cilvēks, un es pat teiktu brīžam pārliekas nopietnis, jo Normundam ir tendence skaļi paust savu nepatīk par to, ka kaut kas tiek darīts negluži pa viņa prātam. Es ar Kristu ne tikai dzīvoju kopā, bet jau arī mācos un strādāju, un es teikšu godīgi, nav baigi viegli. Dzīvoklī bieži vien ir atstāts ļoti liels juceklis, un man tas tiešām nepatīk. Mēs par to esam daudz runājuši, bet joprojām ar to saskaros. Tāpat Kristus arī nevērīgi izturas pret savām finansēm un ir ļoti izšķērdīgs, bet pat nestoties uz to, mēs vispār nekur neejam kopā, un es neatceros pēdējo reizi, kad būtu tiešām kopā izklaidējušies kaut kur ārpus dzīvokļa, vecrīgā, piemēram. Kopdzīve sevi ietver arī atbildību, neatkarību un patstāvību. Neizbēgami pienāk brīdis, kad ir jāsāk domāt par kopīgu mitekli, pirmo kopīgu auto un beigās pat par ģimenes pieaugumu. Laulība ir sarežģīta, taču arī vērtīga pieredze, un ne tikai, jo galu galā tā tomēr balstīta uz mīlestību. Protams, nevienmēr ir vēlama klausīties tajā, kā kāds aizrāda par to, kā tu vēlies darīt savas lietas, bet tomēr jāsaprot fakts, ka Normunds to īsti nedara ļaunu nolūku vadīts. Un vienmēr ir jāsaprot tas, ka savas kļūdas nav tik viegli ievērot, tāpēc ir diezgan patīkami, ka ir kāds, kas var pateikt no malas, kas viņa prāt tik darīts ne tā, kā vajadzētu darīt un kur ir vieta izaugsmē un uzlabojumiem. Protams, vēl papildus jāpiebilst, ka ar Normundu kopā dzīvot ir visai viegli tieši tāpēc, ka vēl līdz šim nebija saticis cilvēku, ar kuru būtu bijuši tieši tik daudz kopīgas intereses un būtu tik viegli atrast kopīgu valodu. Jo mūsu un Normundu kopdzīve pa lielam raksturo Dona jaunā dziesma Mums ir pa ceļam. Normunds ir cilvēks, kuru viedokli es vienmēr cienīšu un uzklausīšu, tikai ne tad, ja runiet par Japāņu multenēm. Kristus ir ļoti pozitīvs un atklāts cilvēks, un viņam citu cilvēku viedoklis liekas mazsvarīgs, kas bieži vien būtu slikti iezīme, bet es to apbrīnoju. Viņš ir ļoti lielisks virtuvē, viņa gatavotie ēdieni ir tik ļoti piesātināti, garšas buķeti, ko es kā students varu tikai novērtēt. Un visvairāk mums viedoklis sakrīt tieši humora ziņā. Viņam ir ļoti laba gaume memes ziņā. Viņam ir pašas labākās memes, labākais humors. Un mūsu viedoklis ļoti bieži sakrīt tieši interneta aktualitātēs, izņemot, protams, kad runiet par Japāņu multenēm. Solīt mīlēt gan slimībā, gan veselībā, mīlēt līdz nāvei jūs šķirs, kā arī solīt, ka pati nopirks sev frī kartupeļus, nevis teiks, ka negrib, tad pēc tam iziet pusi no viņa porcijas. Beigās svarīgi ir baudīt dzīvi. Baudīt gan vasaras, gan ziemas dienas un naktis. Novēlam jums visu to labāko, iebraucot Mīlas ostā. Šeit liekas svarīgi pieminēt, ka pēc dienas biznesa datiem Liepājas ostas eksports 2005. gadā sarucis par 25,414 miljoniem latu, salīdzinot ar 2004. gadu. Lai jums nekas nesarūk, bet tikai aug lielumā. Paldies, ka mums esat!
hear what they say about you. You should hear what they say about you.